Mēs tuvojamies manam favorīta objektam, Hundertwasserhaus 1. Lūk. Tā ir māja, kurā es gribētu dzīvot. Šitādā, ja? Jā, tas ir manā stilā, ļoti manā pat. Tā es gribētu dzīvot. Nu, te tāda arhitektūra priekš trakajiem Raiba. Manuprāt, vajadzētu būt vēl spilgtākam krāsām. Jā, tieši šādi ir jāspīd mājai, tieši šādi. Un šādām ir jābūt māju apdarēm un nekādām nesavādākām ar flīzītēm. Lūk. Te. Un šeit. Un man uzreiz ir sajūta, it kā es jau esmu Marokā. Tā ir mana stila būšana. Lūk, kādiem jābūt ir griestiem, tieši tādiem spožiem mirdzošiem ar ķieģeļiem. Ir jābūt griestiem pagalmam un kolonam, visam ir jābūt šādi. Šādi te raidi skaisti un ūdenim ir jātek. Un mozaīkām ir jābūt ņiguņēts. Raibi dažādi. Hundertwasser Village. Es saprotu, ka daudziem varbūt neiet pie dušas, bet, nu, jā. Manas mīļās mozaīkas tieši šādi, šitā vajag, šitā jādzīvo ar. Šādi ir kokiem jāaug uz mājas. Tieši tā tam ir visam jābūt, jā. Man mammuks brīnās, kā tā var būt, bet man liekas, ka tas ir tikai normāli. Un te ir redzams, ka te viens zilais dzīvo tajā mājā. Karodziņi izkabinājas ārā. Cilvēki te jūtās labi, bet īpaši labi šeit jūtos es, jo tas viss par ties ir manā stilā. Un ja man būtu liela teikšana, es visu Liepāju šitā uztaisītu. Ak, Dievs, es esmu pilnīgi beigts no šitiem skaistu mozaīku, akmeņu, ķirzaciņas un dzīvnieciņu, visu, ko vajag. Tā prātīgi viss notiek. Zelts. Dievs, kāds smukums. Ak, klimts, mans klimts, gustās. 30 rublu tāds maksā, tik skaists. Ak, Dievs, šis brīnišķīgais mākslinieks ir spējis priecēt manas acis, cik ļoti. Viņš ir miris 2020. gadā un ir dzimis tieši tad, kad man mammija 28. vai 9. gadā. Nu, tas ir kaut kas vienkārši skaists. Ja, sicher. Aber keine Fotos, bitte, no pictures, please. Sorry, madam. Toaletes arī ir tik krāšņas, kad ir prieks iet un darīt savas lietas. Un visas tās sienas, jā.